Uzvaras parka vēsture, laika griežos, impēriju un svešu valdnieku laiki, Pētera parks. Laipni lūgti Šaipusdaugavai, tās kreisajā krastā. Tikai dažu minūšu gājienā no Vecrīgas un esam nonākuši vietā, kas ir piedzīvojusi sarežģītu un dažreiz pat drūmu vēsturi. Tomēr tā ir viena no šarmantākajām pilsētas apkaimēm. Pirmā zināmā nocietinātā būve Pārdaugavā bija 13. gadsimta dokumentos minētās Māras dzirnavas, Mārupītes krastos. Šīs dzirnavas pastāvēja līdz pat 20. gadsimta 20. gadiem. Savukārt 15. gadsimta beigās Pārdaugavā, tagadējā Toņkalna apkārtnē, uzcēla sarkano toni, Sardzes toni, kas hronikās minēts kā tonis Viņpusdaugavai, tieši pretī Rīgas pilsētai. Kur tieši šis tonis atradās, nav zināms, jo Daugavas upē šajos gadsimtos ir daudzreiz mainījusies krastu konfigurācija. Līdz pat 17. gadsimtam šis apvidus bija mazapdzīvots. Šeit, Pārdaugavā, pārsvarā dzīvoja latviešu tautības dažādu profesiju amatnieki un viņu algāģi. 17. gadsimtā Zviedrijas valdīšanas laikos pie Mārupītes ietekas Daugavā uzcēla nocietinājumu Skansti, ko nosauca tās būvdarbu vadītāji Zviedru armijas pulkveža Samuela Kobrona vārdā par Kobronskansti. Uz izstādē redzamās Rīgas 17. gadsimta kartes, tās apakšējā daļā var redzēt Kobronskanstes un sarkanā toņa atrašanās vietas. Līdz pat 20. gadsimta sākumam mūsdienu Uzvaras parka apkārtne bija daļa no Rīgas priekšpilsētas nocietinājuma Kobronskanstes Pārdaugavas esplanādes. 20. gadsimta sākumā šeit Mārupītes krastos pletās purvainas pļavas, daļa no kādreizējās esplanādes. Tobrīd, 20. gadsimta sākumā, Kobronskants bija savu militāro nozīmi zaudējusi un to daļēji nojauca. Zeme šeit piederēja Krievijas impērijas militārajam resoram, tādēļ neko būvēt šajās pļavās nedrīkstēja. 1904. gadā Krievijas kara ministrija atļāva ierīkot tramvaja līnijas jau uzbūvētajos uzbērumos. 1908. gadā toreizējam Rīgas mēram Georgam Armistedam izdevās panākt apbūves aizlieguma atcelšanu, bet vēl pēc gada Rīgas pilsētas vadība nolēma šeit iekārtot parku. Parka izveide sākās 1909. gadā, un tā ierīkošanu uzticēja pilsētas galvenajam ainavu arhitektam Georgam Kūfaldam. Viņa izstrādātais projekts paredzēja daļu no plašās pļauju teritorijas rezervēt privātmāju apbūvei, un šos apbūves gabalus pārdodot varētu iegūt līdzekļus parka iekārtošanai. Parkā bija paredzēts iekārtot vairākas sabiedriska rakstura celtnes, paviljons, kur publika varētu patvērties no sliktiem laika apstākļiem, paviljonu muzikantiem, bērnu rotaļu laukumus un lielāku laukumu sportiskajām nodarbībām. Topošā parka svinīgā atklāšana notika 1910. gada 5. jūlijā, dienā, kad Rīgā viesojās Krievijas imperators Nikolais II, nosaucot parku kādreizējā Krievijas cara Pētera vārdā. 1914. gada vasarā sākās Pirmais pasaules karš, un parka iekārtošanas darbus pārtrauca. Parka teritoriju aizņēma rīdzinieku ģimeņu sakņu dārziņu un neiekoptas pļavas. Neatkarības gadi. Gadu pēc 1918. gada 18. novembrī notikušās Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas toreizējais Pētera parks kļuva par lieciniekiem vienai no galvenajām cīņām par jaundibinātās valsts pastāvēšanu. 1919. gada oktobrī Rīgai uzbruka pulkveža Pāvela Bermonta komandētā vācu un krievu monarhistu Rietumkrievijas brīvprātīgo armija. Šī armija un tās atbalstītāji Vācijas politiskajās un militārajās aprindās centās jauno Latvijas valsti sagraut. Cīņa Daugavas krastos ilga mēnesi, līdz Latvijas armija ar savu sabiedroto Lielbritānijas un Francijas karakuģu atbalstu bermontiešus uzveica. 10. novembrī Latvijas armijas 8. Daugavpils kājnieku pulka karavīri ieņēma Šampētera muižu.
bet 6. Rīgas kājnieku pulka un 7. Siguldas kājnieku pulka karavīri uzbruka Āgenskalna un Toņkalna virzienā, iesaistoties Sīvās ielu cīņās pret bermontiešiem. Šajā Pārdaugavas pusē kaujas notika visu nakti, līdz visbeidzot 11. novembra rītā Latvijas armija Bermonta karaspēku no Rīgas padzina. Kopš tā laika mūsu valstī atzīmē Lāčplēša dienu, Latvijas armijas uzvaru cīņā par savas zemes neatkarību. Pēc neatkarības kara beigām 20. gadsimta 20. gados Pētera parka teritorijā saurup mājām paredzētajā vietā izveidojās ģimeņu dārziņu kolonija. Rīgas pilsētas apbūves projekta autors, arhitekts Arnolds Lamze ieteica šo Pārdaugavas vietu veidot par sabiedrībai pieejamu parku jeb tautas parku, ierīkojot šeit rotaļu laukumus, sporta laukumus un lielu sapulču laukumu. Ievērojot, ka šī vieta ir izcila savu ģeogrāfiskā novietojuma ziņā, nākotnē šeit bija paredzēta nozīmīgu sabiedrisko ēku būvniecība. 1921. gadā parka teritorijā atjaunoja sporta laukumu, uz kuru rīkoja futbola sacīkstes. 1923. gadā Rīgas pilsētas dome, atzīmējot uzvaras pār Bermonta karaspēku 4. gadskārtu, pieņēma lēmumu pārdēvēt Pētera parku par Uzvaras parku. Šeit atsākās labiekārtošanas darbi, tomēr visu iecerēto realizēt neizdevās, sakārtoja teritoriju gar Bāriņu ielu un Raņķa dambi. Uzvaras parks izskatījās pēc vietām ar garu zāli apaugušas atsevišķu kanālu un bebru izraibināta smilšu klājuma. 30. gados parka labiekārtošanu atsāka nosusinot purvaino teritoriju parka ziemeļdaļā, bet dienviddaļu iekārtoja vietu karaspēka parādēm un svētku pasākumiem, plānojot arī turpinājumā izbūvēt sporta stadionu un laukumu dziesmu svētku norisēm. 1936. gada 16. jūnijā Latvijas valdības pieņemtais likums par Uzvaras parka izbūvi Rīgā paredzēja, ka šajā vietā par tautas sazietotiem līdzekļiem tiks izveidots pasākumu un sporta komplekss ar estrādi, karaspēku parāžu un tautas manifestāciju laukumu, sporta stadionu un sporta namu. Laukumā starp Bāriņu ielu un Uzvaras bulvāri 1938. gada jūnijā notika 9. vispārējie dziesmu svētki, kuriem šajā vietā īpaši uzbūvēja arhitekta Aleksandra Birznieka projektētu estrādi. Šeit, Uzvaras laukumā 1938. gadā 18. novembrī atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 20. gada dienu, pirmo reizi notika Latvijas armijas vienību militārā parāde, ko iepriekšējos gados rīkoja Esplanādes laukumā. Arī nākamajā gadā šeit notika dažādu organizāciju parādes un masveidīgi svētku uzvedumi. 1938. gadā izsludināja Uzvaras laukuma izbūves projekta konkursu, kurā iesniedza 44 projektus. Uzvaras laukuma būvprogramma paredzēja armijas parāžu un dziesmu svētku norišu laukumu izveidot 200 000 dalībniekiem, valsts centrālā stadiona un atsevišķu sporta un treniņu laukuma izbūvi un ierīkošanu, kā arī sporta un sanāksmi pils būvniecību. Uzvaras laukumā līdz ar to plānoja apvienot valsts reprezentāciju ar sabiedrisko ēku un sporta celtņu kompleksa izveidi. 1939. gada janvārī šajā konkursā pirmo godalgu ieguva arhitektu Frīdriha Skuiņa un Georga Dauges projekts. Šis projekts paredzēja Uzvaras laukuma atsevišķās daļas grupē ap galveno asi – Uzvaras aleju. Kompozīciju noslēdza 60 metrus augstais Uzvaras tornis. 1939. gadā bija paredzēts vienoties par īstenojamo Uzvaras laukuma projektu, taču uzsākt plānotā Uzvaras laukuma ansambļa celtniecību neizdevās, jo izbūves ieceres apturēja Otrā pasaules kara sākums 1939. gada rudenī un padomju okupācija 1940. gadā. Okupāciju varā. Pēc padomju okupācijas 1940. gadā
Uzvaras laukumu uz brīdi pārdēvēja par Sarkanarmijas laukumu, un padomju vara šeit rīkoja sava karaspēka parādes un demonstrācijas. Vācijas okupācijas laikā šo vietu atkal pārdēvēja par Uzvaras laukumu. Šāds nosaukums saglabājās arī pēc tam, kad 1944. gadā vācu okupācijas varu nomainīja padomju okupācija. 1946. gada 3. februārī padomju okupācijas varas iestādes Uzvaras laukumā izpildīja nāves sodus 7 bijušajiem Vācijas armijas un SS virsniekiem. Pēc Otrā pasaules kara 20. gadsimta 40. gadu beigās Uzvaras laukuma teritorijā Rīgas iedzīvotāji bija ierīkojuši mazdārziņus, kurus likvidēja tikai pēc 10 gadiem, 20. gadsimta 50. gadu beigās. Tobrīd padomju vara bija iecerējusi Uzvaras laukuma teritorijā izveidot kultūras, sporta un atpūtas parku, taču šāda iecerē nerealizējās, un laukumu atkal izmantoja militārajām parādēm, svētku demonstrācijām un mītiņiem. Laukums joprojām izskatījās kā smilšains klājums. 1961. gadā Uzvaras laukumu pārdēvēja par Padomju Savienības komunistiskās partijas 22. kongresa parku. 1963. gadā sākās parka labiekārtošanas darbi, kuru laikā izveidoja zālienu, izraka dīķi un pārveidoja Mārupītes gultni, paredzot parkā apvienot teritoriju, kuru tramvaja līnija sadala 2 daļās, plānoja veidot tautas parku, izveidot plašu izklaides un sporta infrastruktūru un uzbūvēt koncertu zāli. 1967. gadā izsludināja slēgtu konkursu izstāžu zāles būvniecībai, kuru tā arī neuzsāka būvēt līdzekļu trūkuma dēļ. Arī paša parka projekts izrādījās pārāk apjomīgs, un jau pēc dažiem gadiem to īstenošanu atzina par nelietderīgu. Tuvojoties 30. gada dienai kopš PSRS uzvaras pār Vāciju, visā Padomju Savienībā bija uzsākta plašu monumentu celtniecība, un arī Rīgā 1975. gadā radās doma par šāda piemiņas monumenta celtniecību. 1976. gadā 2 kārtās notika pieminekļu projektu konkurss. Konkursa dalībniekiem bija dota iespēja pēc saviem ieskatiem projektēt monumentu Uzvaras bulvāra asī vai arī to brīvi novietot jau daļēji izveidotajā parkā, pārkārtojot tā teritoriju atbilstoši savām iecerēm. No projektu konkursā iesniegtajiem 33 darbiem izvēlējās godalgas iegūšo autoru grupu priekšlikumu kompilāciju. 1985. gada 5. novembrī Pārdaugavā atklāto padomju okupācijas varas uzcelto monumentu tālaik iestādes oficiāli nodēvēja par pieminekli padomju armijas karavīriem, padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Vienlaikus 1985. gadā atjaunoja Uzvaras parka nosaukumu Neatkarības laiks. Kopš valsts neatkarības atjaunošanas Latvijas sabiedrībā aktīvi diskutēja par to, vai iepratim Rīgas centram ir nepieciešama svešu varu slavinoša monumentāla celtne ar ansambli, kas veltīts okupācijas varas armijas karavīriem. Iedzīvotāji organizēja iniciatīvas, ar kurām mēģināja panākt Uzvaras parkā esošā pieminekļa demontāžu. Plašākas diskusijas par to, vai Uzvaras parkā ir vieta padomju armijai veltītam piemineklim, aktualizējās pēc 2022. gada 24. februārī sāktā Krievijas pilna apjoma iebrukuma Ukrainā. 2022. gada 12. maijā Saeima pieņēma grozījumus likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas federācijas likumiem, ar kuriem atcēla juridiskos šķēršļus pieminekļa nojaukšanai un atcelts regulējums, kas iepriekš lika Latvijai nodrošināt padomju memoriālo būvju saglabāšanu Latvijā. 2022. gada 16. jūnijā Saeimā pieņemtais likums par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā noteica,
ka totalitāros režīmus slavinoši objekti jānojauc līdz 2022. gada 15. novembrim. Vēsturiski nozīmīgā datumā, 23. augustā, jeb staļinisma un nacisma upuru atceres dienā, Uzvaras parkā sākās pieminekļa kompleksa demontāžas darbi. 25. augustā padomju pieminekli pilnībā demontēja, un kopš tā laika sākās teritorijas labiekārtošanas darbi.